Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti, te Mārtiņš no Tēvu izaicinājuma. Iepriekšējās 12 nedēļas pirmdienu rīti tika veltīti tēviem, izaicinot tēvus veidot attiecības ar saviem bērniem. Dzirdot atsauksmes no tēviem, cik tas ir bijis noderīgi, un komentārus arī par to, ka kaut kas tāds ir vajadzīgs arī ģimenēm un pāriem, mēs esam spēruši šo soli. Un turpmākās 12 nedēļas, sākot no nākamās nedēļas, šeit Latvijas Kristīgajā radio mēs tiksimies uz pāru izaicinājumu. Un tieši tāpat kā tas bija ar tēvu izaicinājumu, pirmdienu rītos mēs saņemsim izaicinājumu visai nedēļai. Un šajā nedēļā mēs arī tiksimies ar citiem pāriem kopā Zoom zvanā, lai viens otru iedrošinātu, lūgtu viens par otru un turētu pie atbildības. Jums vēl joprojām ir iespēja pieteikties uz šo izaicinājumu. ej.uz/pāru izaicinājums. Un šoreiz 0. nedēļa, kad mēs īsi padomāsim par laulību un kāpēc mums ir vajadzīgs šis pāru izaicinājums. Mūsu valstī laulība nav vienkārši nedaudz izaicināta. Tā piedzīvo milzīgu krīzi. Kāpēc? 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļā 24. pantā ir rakstīts: Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Šeit mēs redzam, ka laulība nav cilvēku ideja. Tā ir Dieva iedibināta kārtība. Tā ir derība, kuru ir iedibinājis pats Dievs. Tāpēc uzbrukums laulībai ir uzbrukums Dieva iedibinātai kārtībai. Un mēs dzīvojam laikā, kurā valda individuālisms, kurš saka vispirms es un attiecības pēc tam. Šodienas kultūra mums saka, ja tu nejūti piepildījumu, ej prom. Tev ir tiesības uz laimi, pat ja tas maksā attiecības. Un rezultātā laulība ir kļūsi par līgumu, nevis par derību. Un bieži vien arī tās laulības, kuras netiek šķirstas, uztur vienīgi 2 lietas – bērni un kopīga hipotēka. Pētnieki saka, ka ir 2 laulības šķiršanu viļņi. Šis pirmais vilnis ir līdz 10 gadiem laulībā un bieži vien, kamēr bērni vēl ir mazi. Un galvenie iemesli šajā vilnī ir konflikti, jo attiecības vēl nav pierīvējušās, un finanšu stress, jo parasti šīs ir jaunas ģimenes. Un tad ir 2. vilnis. Tie ir 20 un vairāk gadi laulībā, bet ir izauguši bērni un aizgājuši prom no mājām. Un laulātie saprot, ka viņiem nekas vairāk nav kopīgs, jo vienīgais, kas viņus ir noturējis, ir bērni un bērnu problēmu risināšana. Un abos šajos viļņos pamats ir personīgu attiecību trūkums, kā laulātajiem, nevis kā projektu vadītājiem, kas menedžē savu bērnu dzīvi. Tāpēc arī ir šis pāru izaicinājums. Atjaunot laulību nevis kā projektu, bet kā dzīvu derību starp vīru un sievu. Un kāds varbūt uzdos jautājumu: hei, bet vai tava laulība ir perfektā kārtībā? Atbilde ir nē, bet es gribu to mainīt un aicināt arī tevi kopā šajā piedzīvojumā, kur mēs kopā varēsim strādāt katrs pie savām laulībām. Un šeit 1. 0. nedēļas izaicinājums. Apsēdies, paņem baltu lapu un novērtē no 1 līdz 10, kā tu raksturotu šobrīd savu laulību. Un padomā par to, kāda būs tava laulība pēc gada vai pēc 2, ja tu neko nedarīsi lietas labā. Vai tā paliks labāka, vai tieši otrādi tā degradēsies. Un ja tu gribi uzlabot savu laulību, šis pāru izaicinājums ir lielisks starts, lai to sāktu. Neatliec to,
Negaidi mistisku brīnumu, bet sāc strādāt pie savas laulības. Atgādināšu par reģistrāciju vēlreiz. ej.uz/slīpsvītra pāru izaicinājums. Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv